Prieks jūs redzēt klātienē, prieks par dalībniekiem, kas piedalās attālinātā diskusijā, un esat sveicināti Tiesības sarga birojā, tuvumā un tālumā, lai šogad mēs runātu par Eiropas Savienības pamatiesību hartas piemērošanu Latvijā. Kolēģi ir veikuši pētījumu, šis gads patiesībā mums pagājis lielā mērā tieši šī jautājuma un šīs izpētes zīmē, tādēļ mēs būsim priecīgi un pateicīgi par jūsu interesi, vēlāk par jūsu jautājumiem. Paldies par jautājumiem, kurus jūs jau esat iesūtījuši. Un vai šodien mums ražīgas diskusijas? Tādi jautājumi būs, redzat, profesors Pučs ir izbrīnīts, bet ir jautājumi, ir. Un tādēļ esmu lepna, ka var stādīt priekšā mūsu cienījamos diskusijas dalībniekus. Diskusiju vadīs mūsu ilgadēja partnere, mūsu biroja lielais tāds atbalsts. Nevar saprast, kurš kuram brālis vai māsa, bet Baltic Human Rights Society vadošā pētniece Lolita Buka. Paldies par to, ka viņa lepni piekritusi vadīt šo diskusiju. Diskusijā kā eksperti uzstāsies Latvijas Universitātes profesors Arturs Pučs, kurš arī Satversmes tiesas tiesnesis, Latvijas Republikas augstākās tiesas senāta judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zitmana, kolēģi no Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta Marts Ivaskis un Tiesības sarga biroja divas kolēģes, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Kristīna Pakārkle un Sociālā un ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Inga Peimane. Lai mums visiem vērtīgas diskusijas, diskusija var stāties. Paldies par ievadvārdiem. Labdien klātesošajiem, labdien tiem, kas mūs vēro tiešsaistē. Man liels prieks, ka Tiesības sarga birojas ir aktualizējis šādu tēmu, kas dažbrīd mums mazliet piemirstās, jo mums ir tik ļoti daudz reizēm šķiet šo cilvēktiesību dokumentu, bet kaut kā pamatiesību harta nav gluži tas, par kuru mēs diskutējam visbiežāk. Decembris jau izcenis ir tāds gluži vai cilvēktiesību mēnesis, jo 10. decembrī mēs svinam cilvēktiesību dienu, un tad viss decembra sākums tiek veltīts dažādiem pasākumiem, kas ir par un ap cilvēktiesībām. Bet decembris patiesībā ir arī diezgan būtisks Eiropas Savienības pamatiesību hartas kontekstā, jo tieši 2000. gada decembrī tika pieņemts pamatiesību hartas teksts. Tomēr kādu diezgan ilgu laiku nebija īsti skaidrs, ko tad mēs darīsim ar to pamatiesību hartu, vai mēs to taisīsim kā saistošu dokumentu, vai tomēr nē. Līdz 2007. gada arī decembrī tika parakstīts Lisabonas līgums, un 2009. gada decembrī viņš stājās spēkā. Un līdz ar to jau 14 gadus, tātad nākamgad te jau apaļa jubileja, Eiropas Savienības pamatiesību harta ir Eiropas Savienības primārais tiesību avots. Kas interesanti, mēs patiesībā paši sev varam, ja neteikt paldies, tad teikt, ka mēs esam līdzvainīgi hartas izstrādē un tam, ka tāda harta vispār pastāv. Jo tā lielā nepieciešamība pēc hartas tika apzināta tajā brīdī, kad Eiropas Savienībai grasījās pievienoties 10 jaunas dalību valstis, kam tā pieredze 2000. gadā pieredze ar demokrātiju nebija pārāk ilgstoša un plaša. Un tad bija skaidrs, ka ir nepieciešams radīt kaut kādu pamattiesību un pamatvērtību katalogu. Līdz ar to pamatiesību harta viņa nav tikai tehnisks dokuments, tajā ir ietvērtas principā visas tās vērtības un brīvības, bez kurām Eiropas Savienība kā tāda nespētu eksistēt. Tomēr vienlaikus, kā mēs redzam arī no dažādiem pētījumiem, pamatiesību harta ir tāds diezgan maz novērtēts dokuments. Tas nav tas, pie kā pirmā parasti ķeras tiesību piemērotāji, un to es domāju arī diskusijas dalībnieki šodien pastāstīs, kā viņiem klājas viņu attiecīgās darbvietās, bet mēs arī šogad veicām pētījumu par pamatiesību hartas piemērošanu Latvijā, un mēs atradām līdz no šī gada janvāra līdz septembrim, mēs atradām
25 tiesu spriedumus Latvijā, kuros ir pieminēta pamatiesību harta. Un arī šajos spriedumos ne visos harta tika analizēta, tur ļoti lielā daļā tā tika pieminēta tikai garām ejot. Un arī ārpus tiesām patiesībā bija diezgan grūti atrast piemērus hartas piemērošanai. Tā arī, kur tā tiešām būtu analizēta un aplūkota pēc būtības un kādas tad mums tiesības no hartas izriet. Līdz ar to es ļoti priecājos par šo pasākumu, par to, ka mēs runājam par hartu, ka mēs esam sanākuši kopā, lai dalītos pieredzē un lai viens no otra mācītos un smeltos iedvesmu. Pirms es ķeros pie diskusijas dalībnieku iztaujāšanas un vārda došanas viņiem, pāris vārdi par tehnisko dienas kārtību. Sākumā došu vārdu katram no runātājiem, īsumā pastāstīt par viņu pieredzi ar pamatiesību hartas piemērošanu, un jums arī būs iespēja uzdot jautājumus. Vienīgi to mēs labprāt darītu pašās beigās, kad būs norunājuši visi dalībnieki, tas laika ekonomijas un laika plānošanas nolūkos. Tā kā noteikti, ja jums rodas kādi jautājumi, noteikti piefiksējiet, pieturiet, un tad mēs ļoti labprāt priecāsimies par jūsu iesaisti diskusijā. Bet es pievērsīšos diskusijas dalībniekiem, un kā pirmo es aicināšu izteikties Kuča kungu no Satversmes tiesas. Un mēs zinām, ka konstitucionālajām tiesām ir tādas ļoti bijušas dažādas attiecības ar Eiropas Savienības tiesībām kopumā. Latvijas gadījumā aplūkojot to, ka jau tīri bieži tiek uzdoti jautājumi Eiropas Savienības tiesai un lūgts skaidrot Eiropas Savienības tiesību aktus. Šķiet, ka Satversmes tiesai tā kopumā ir diezgan labas attiecības ar Eiropas Savienības tiesībām, bet kā ir ar pamatiesību hartu? Labi, paldies. Tā, pirmkārt jau atkāpjoties nedaudz sargribu šajās cilvēktiesību dienās, kad arī deklarācijā ir 75 gadi pateikt tiesību sargam paldies. Mēs runājam šodien par hartu, kas es piekritīšu. Labi, nav tik bieži varbūt diskutēts temats, bet iemesli varbūt ir kaut kur objektīvi. Un hartu nereti salīdzina ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Es pats atceros vēl 2000. gadu, kad es arī biju vēl jauns un zaļš un gāju arī pie tiesnešiem. Un tad viņi teica, kāpēc mums ir jāpiemēro kaut kāds instruments, tur kaut kāds no ārpuses. Bet šobrīd, protams, Eiropas cilvēktiesību konvencijas piemērošana, manuprāt, ir ikdienišķa lieta, jebkurā tiesā un nevienam tas jautājums neradītu. Ja mēs paskatāmies uz hartu, tad, kā jau Bukas kundze teica, viņa tika pieņemta 2000. gadā, bet tā realitātē viņa juridiski saistošu spēku iegūta tikai 2009. gadā. Tad mums ir kaut kur tikai 14 gadi, kopš harta ir juridiski saistoša. Tāpēc es teiktu, arī viņa ir salīdzinoši jauns instruments, un tas arī, es domāju, ir viens no iemesliem, kāpēc harta netiek tik bieži piemērota. Bet raksturojot tīri Satversmes tiesas pieeju, es teiktu, ka Satversmes 8. nodaļa un arī Satversmes tiesas judikatūra jau vēsturiski atspoguļo to Satversmes atvērtības principu starptautiskajām tiesībām. Proti, kā Satversme nevar paredzēt mazāku pamatiesību aizsardzības standartu nekā to paredz Latvijai saistošie starptautiskie līgumi. Un tātad šo principu varbūt līdz šim es teiktu, nav neviena tiesas sprieduma, kur tas būtu nostiprināts attiecībā uz hartu, bet tīri filozofiski es redzētu, ka šo principu varētu nostiprināt arī attiecībā uz pamatiesību hartu. Es esmu dzirdējis gan, protams, arī iebildums doktrīnā, kad ne viss, kas ir hartā, ir jāpārņem Satversmē,
Bet pirmšķietami, vismaz, ja mēs runājam par tiesībām, kas hartā, jo hartā ir arī principi, tad es neredzētu tā pirmšķietami, kad satversmē jau viss tas nebūtu līdz šim. Kā es teicu, līdz šim satversmes tiesai nav bijis iespēja to pateikt kādā tiesa nolēmumā, taču kolēģiju līmenī ir bijuši lēmumi, ir vismaz viens lēmums šobrīd, kuri ir pateikts, ka ja persona nāk un prasa vērtēt atbilstību pamatiesību hartai, tad viņai ir jāpamato, kāpēc viņa vēlas vērtēt atbilstību pamatiesību hartai, un jāpamato, ka satversmē jau tas nav, jo principā personai būtu jānāk par satversmē aizsargātajām pamatiesībām, un vai arī jāpamato, ka harta paredz kaut ko tādu, kas satversmē nav paredzēts. Tā kā es teiktu, šis satversmes atvērtības princips starptautiskajām tiesībām, manuprāt, būtu attiecināms arī uz Eiropas Savienības tiesībām un arī uz pamatiesību hartu. Otrs, ja mēs runājam vispār par konstitucionālo tiesu lomu un hartu, tad jāsaka, ka tāds varbūt 3 modeļus izdalīt. Viens modelis būtu, kur harta tiek piemērota pavisam tieši, pieņemsim Vācijas konstitucionālā tiesa, tajos gadījumos, kad nacionālais tiesību regulējums principā ievieš kādu direktīvu, un tas ir jautājums, kas ir pilnībā Eiropas Savienības kompetencē, viņi netik daudz piemēro pamatiesību katalogu, kas ir konstitūcijā, bet viņi tieši piemēro un vērtē atbilstību hartai, jo tas ir Eiropas Savienības regulējums, viņi vērtē viņu atbilstību pamatiesību hartai. Otrs modelis būtu, kur pamatiesību harta spēlē būtisku lomu nevis kā patstāvīgs instruments, bet kā avots, kas var palīdzēt interpretēt, kur konstitucionālās tiesas to lieto, lai interpretētu konstitūcijā ietverto pamatiesību saturu. Proti nodrošināt to, ka nacionālā konstitūcija neparedz kaut ko mazāku, kā paredz harta. Un trešais ir modelis, kur harta ir vienkārši, es teiktu, viņai nespēlē būtisku lomu, kur viņi vienkārši varbūt šur tur tiek citēta, bet, ja mēs tā paskatīsimies, tad harta nekādā veidā nemainīs liekas iznākumu vai viņu vienkārši garām ejot pieminēt. Man pašam gribētos domāt, un, protams, var skatīties savādāk, varbūt, kā es satversmes tiesnes neesmu pilnībā objektīvs, un pašam gribētos domāt, ka mēs esam vairāk pie tā otrā modeļa. Tad mēs izmantojam hartu kā instrumentu, interpretējot un arī atklājot satversmes 8. nodaļā ietverto pamatiesību saturu. Un tādi piemēri ir bijuši vairāki, gan attiecībā uz datu aizsardzību, gan attiecībā pēdējā laikā, diemžēl aktuālā jautājumā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un par tiesības taisnīgu tiesu garantijām, kas ir hartas 47. pantā vai 48. panta izrietošo nevainīgumu prezumpciju, kur arī satversmes tiesa ar vairākiem prejudiciāliem jautājumiem šobrīd ir vērsusies Eiropas Savienības tiesā. Tātad tie ir tikai daži piemēri. Visbiežāk es teiktu, tas ir 47. pants uz tiesības uz taisnīgu tiesu. Te es pieminēšu, ka hartai var būt pievienotā vērtība arī tajā, kad atsevišķos gadījumos harta var paredzēt plašāku aizsardzību nekā paredz, pieņemsim, Eiropas cilvēktiesību konvencija. Pieņemsim, 47. pants tiesības uz taisnīgu tiesu būtu viens no piemēriem. Es arī varētu minēt vienu nesenu lietu par to, vai nevis fiziska persona, bet juridiska persona, tad uzņēmums var, vai viņam ir tiesības prasīt atbrīvojumu no drošības naudas samaksas par blakus sūdzības iesniegšanu situācijā, kad pretējā gadījumā uzņēmums saka, mēs nevaram drošības naudu samaksāt, un tad ir liekta pieeja tiesībām uz taisnīgu tiesu. Un šeit, ja no konvencijas tas tik tieši neizrieta, tieši no hartas, tādi piemēri ir bijuši, jāsaka, ka nav tāda absolūta tiesība, kurš uzņēmums var prasīt. Tur, protams, ir jāvērtē, kāda ir finansiālā situācija, cik būtiski tas ir tiesībām uz taisnīgu tiesu, bet no Eiropas Savienības tiesas judikatūras šādi piemēri arī, šāds piemērs, teiksim, ir bijis, un
šeit arī tiesa ņēma vērā un arī spriedumā atsaucās arī uz Eiropas Savienības pamatiesību hartas 47. pāntu. Tā kā es teikšu, visbiežāk Satversmes tiesā harta būs kā tāds argumentācijas spēcinošs instruments, un īpaši būtisku lomu var spēlēt tad, ja tajos gadījumos, kad konvencijā tas standarts ir zemāks nekā tas ir hartā. Tātad stiprinot, es teiktu, pieteikumu. Tāpat laikā es teiktu, jautājums par pamatiesību hartu ir varbūt tādi polemiski jautājumi var parādīties arī citā plāksnē, un šeit es gribētu pieminēt lietu, kas ir aizgājis uz ārpus lieta Cilēvičs pret Latviju. Mēs viņu paši tiesā saucam par augstskolu lietu, bet uz āru Eiropas tiesību zinātāju vidū, ja es pateiksiet Cilēvičs pret Latviju, visi zinās, kā lieta ir aizgājis. Pašam Borisam Cilēvičam varbūt to negribot, bet viņi ir aizgājis tieši tā. Un atgādināšu nedaudz faktus. Tā lieta būtu citu iemeslu dēļ tik plaši tiek apspriesta, bet saistībā ar hartu viņa ir varbūt arī interesanti saistībā ar hartas un Satversmes miedarbību. Tātad šajā lietā strīds bija par to, kad tātad parlamentu deputāti nāca ar abstrakto apstrādes kontrolas ietvaros ar sūdzību par to, ka augstākās izglītības regulējums, kurš paredz pārēju pamatā, es teikšu, šeit tur bija arī atsevišķi izņēmumi, paredz pārēju uz mācībām latviešu valodā arī augstākās izglītības pakāpē, tātad, ka tas neatbilst vairākiem Satversmes pantiem, bet viņi norādīja uz to, ka tas arī neatbilst līgumam par Eiropas Savienības darbību 49. pantam, tā ir uzņēmēja darbības brīvība, un arī pamatiesību hartas 16. pantam darījuma darbības brīvība. Un es iešu uzreiz uz pamatiesību hartas aspektus, nestāstīšu par citiem aspektiem, jo tur ir tajā lietā ļoti daudz dažādu, interesantu pavērsienu. Tātad proti, ja igauņu uzņēmējs vēlētos Latvijā dibināt privātu augstskolu, kā mūsu pamatā studijas viss ir valsts valodā, tad viņam sanāktu, ka viņš akadēmisko mācību personālu viņš varētu izvēlēties, viņiem būtu nepieciešams valsts valodas zināšanas. Droši vien, ka Igaunijā viņš daudz tādu cilvēku nevarētu atrast, tad viņam pamatā būtu, viņš nevarētu izmantot, pieņemsim, ja viņam jau Igaunijā ir augstskola, viņš nevarētu izmantot tos profesors, viņam būtu jāalgo, teiksim, mani vai kāds cits profesors, kāds no Latvijas. Ja? Tāpēc te bija jautājums, vai tas neierobežo uzņēmēju darbības brīvību, jo Igaunijas uzņēmums nevar ienākt tā brīvi šeit, viņam ir jārēķinās ar noteiktām prasībām. Un Satversmes tiesa vērsās Eiropas Savienības tiesā, pirmkārt prasot, vai šāds regulējums ierobežo tātad darījuma darbības brīvību un arī uzņēmēju darbības brīvību, kas ir līgumā par Eiropas Savienības darbību, un vai tas ir, kāda kritērija būtu jāizmanto, lai mēs vērtētu samērību. Un šeit man jāsaka, diemžēl, Savienības tiesa, es varbūt viņus drusciņi var saprast, bet viņi gāja no Savienības tiesas efektīvāko ceļu, viņi vērtēja tikai atbilstību līgumam par Eiropas Savienības darbību 49. pantam, uzņēmējdarbības brīvībai pasakot, ka nav nepieciešams atsevišķi vērtēt, vai šis ierobežojums atbilst arī hartas 16. pantam, darījuma darbības brīvībai pasakot, ka sniedzot atbildi par 49. pantu, tas būtu jau attiecināms arī uz hartas 16. pantu, atsevišķi neko plašāk neizsakoties. Tāda prakse Savienības tiesā ir bijusi vairākās lietās, bet ne visās. Piemēram, lietā Ungārija pret komisiju, Luksemburgas tiesa atsevišķi vērtēja arī hartas 16. pantu. Kāpēc šī darījuma darbības brīvība, varbūt kā no mūsu Satversmes viedokļa, ir tik interesanti, es teiktu, arī akadēmiski, jo mums tiešā veidā Satversmē nav ietvert šādu pamatiesību. Mēs esam viena no retajām Eiropas Savienības valstīm, kur tiešā veidā darījuma darbības brīvību jūs neatradīsiet Satversmē tiešā veidā. Un Satversmes tiesa ir pateikusi jau iepriekš, ka komercdarbības būtiski ierobežojums skar 105. pantu, tātad, un arī šajā lietā tātad tiesa to pateica. Bet jautājums ir,
komercdarbības būtiski ierobežojumi būs situācijā, kad persona jau ir uzsākusi komercdarbību. Bet kas notiek tad, ja tā saucamais igaunis grib ienākt Latvijā? Viņš vēl šeit nav, viņš neveic vēl nekādu veidu komercdarbību šeit. Nu, tad tiesa pateica, ka tas nav 105. pants, atstājot atvērtu jautājumu, kurā Satversmes pantā tas varētu būt. Tā kā, no Satversmes viedokļa, protams, ir šī Cileviča lieta arī, teiktu, arī interesanti tiem, kam interesi pārskatīt vēlreiz Satversmes tiesas spriedumu, kur tiesa arī motīvu daļā norādīja, ka harta var pārklāties ar Satversmi, bet nevienmēr būs identiski, tā tiesība var būt arī dažādos Satversmes pantos. Nevajadzētu būt tā, ka viņi ir ārpus Satversmes, man vismaz tā pirms šietam liktos, bet viņa var nebūt arī, var nebūt viens pants, kurā viņa Satversmē, teiksim, ir aizsargāta. Tas ir nedaudz par Cileviča lietu, tīri par hartas un Satversmes miedarbības kontekstā. Tātad, nobeidzot, es teiktu tā par hartas piemērošanu plašāk. Kā es teicu, kad droši vien, ka mēs nevaram salīdzināt hartu ar konvenciju, kā es teicu, harta ir salīdzinoši jauns instruments, un otrs, protams, ka hartā ir tādi ierobežojumi, kas izriet tieši no hartas 51. panta, kurš principā pasaka to, ka hartu mēs piemērojam tajos gadījumos, kas skar Eiropas Savienības tiesības. Kad jautājums skar Eiropas Savienības tiesības, kā konkrētā igauņa gadījumā, kur viņš vēlas atnākt Latvijā veikt uzņēmēju darbību. Protams, tas neliedz hartu izmantot kā palīgu avotu, kā argumentācijas stiprinājumu arī citās lietās. Tas, ko, man liekas, mums joprojām ir jādara, ir jāmācās par hartu, jo es pieļauju, ka ik viens tiesību piemērotājs, ja viņš par to nezina, viņš labāk to noliks malā un to nepiemēros. Tā kā mums ir jāturpina par to mācīties, jāturpina par to diskutēt. Un gan tiesnešiem, gan es teiktu arī advokātiem, arī juristiem. Jo tad, kad advokāts vai jurists atnāk un viņš ir iekļāvis hartu prasījumā, tiesnesim jau kaut kā ir uz to jāatbild. Tā kā arī tas liek tiesnešiem arī uz to atbildēt. Tā kā teiktu, ir būtiska loma ne tikai tiesnešiem, bet arī advokātiem, juristiem, vai viņi aktīvāk piemērot hartu. Tas būtu manas galvenās atziņas šobrīd. Paldies! Liels paldies! Es varbūt izmantošu savus moderātoru privilēģijas, un es varbūt varu īsu jautājumu uzdot. Vai jūsuprāt, jūs minējāt par pieteikumu iesniedzējiem un par to, ka arī viņiem būtu jāmācās, proti advokātiem. Reizēm pieteikumos dažādām tiesām un dažādām arī iestādēm pieteikumu iesniedzēji norāda ļoti daudz dažādus dokumentus. Visu, ko var izdomāt un kas varbūt ir piemērojams konkrētai situācijai un varbūt kas ir mazliet attālāks. Kā ir ar pamatiesību hartu? Es no jūsu teiktā nojaušu, ka jūs varbūt pat sagaidītu dažbrīd, ka tā tiek vairāk minēta, bet vai tā tiek arī pārprasta kādreiz? Kā jau es teicu, ja mēs runājam tieši par Satversmes tiesu, tad es vairāk varbūt domāju vispārējās tiesā, ka to varētu plašāk. Satversmes tiesas pieeja būtu tāda, kad, ja individs vērsīsies, individam principā jānāk par Satversmē aizsargātajām pamatiesībām. Tiesības sargs varētu nākt arī par atbilstību starptautiskajam līgumam. Bet vienmēr būs jāpamato, kāpēc jūs nākat nevis par Satversmi, bet hartu, jo, ja pieņemsim tā pati tiesība ir aizsargāta Satversmē, tad būtu jānāk Satversmes tiesā par Satversmē aizsargāto tiesību. Taču, ja var pamatot, ka hartā ir kaut kas tāds, kas vismaz tiešā veidā Satversmē nav atrodams, tādā veidā, pieņemsim, tiesības sargis pavisam noteikti redzētu, ka viņš varētu nākt arī par prasīt atbilstību pamatiesību hartai, kā starptautiskam līgumam. Bet es domāju, arī vispārējās tiesās, ne tikai Satversmes tiesā, mans tas secinājums varbūt bija plašāks, bet ir svarīgi noteikti pamatot, kāpēc jūs nākat pa hartu, vai tas nebūtu vienkārši
kā Bukskundze teica, varbūt tāds tajā garajā rindā, jo, protams, ir dažreiz par ļoti daudz un dažādiem, bet kad individi tiešām norāda, kas ir tas hartas aspekts, kurš ir būtisks tajā lietā. Es domāju, ka šis arī mums iedeva tādu ļoti, ļoti jauku tiltiņu, tā teikt, uz nākamo runātāju. Zikmanas kundze, vai kāda ir jūsu pieredze augstākajā tiesā? Kā ir ar pamatiesību hartu? Vai tā ir noderīga vai nav? Un kādu tad lomu tā spēlē tiesas spriešanā augstākajā tiesā un varbūt tiesās vispārīgi? Jā, vispirms jau paldies par uzaicinājumu piedalīties un līdzdarboties līdzšinējā tiesību sargam aktivitātēs saistībā ar pamatiesību hartu. Lai atbildētu uz šo jautājumu, man arī bija iespēja sagatavot nelielu prezentāciju, kuru redzu, ka jūs jau arī redzat. Un varbūt tādiem, patiešām, gribu teikt, lēcieniem gribētu pārlikt pār tām lietām, kurās mēs redzam, ka senāts strādā ar pamatiesību hartu kā ar vienu no piemērojamajiem instrumentiem. Šie veidi, kā senāts strādā, ir dažādi, un es tos arī mēģināju izdalīt. Pirmām kārtām jau pamatiesību harta tiek piemērota vietā un laikā, kur tai ir jābūt. Senāts ir uzdevis Eiropas Savienības tiesai prejudiciālos jautājumus par pamatiesību hartas interpretāciju un piemērošanu arī vietā un laikā. Ļoti interesants lietas. Vēl ir arī citādas norādes uz pamatiesību hartu, kā es tās apzīmēju, un tās laikam aptvers tos pieminētos gadījumus, par kuriem arī ir jārunā, jo tie ir ļoti labi mācību materiāli un studiju materiāli. Kāpēc? Kā varbūt varēja, kāpēc vajadzēja, kāpēc nevajadzēja. Arī par to noteikti ir jāskatās. Pirmais es gribētu sākt ar senāta dialogu ar Eiropas Savienības tiesu par pamatiesību hartas aspektiem. Mums ir fantastisks apjoms ar lietām. Mēs paši esam uzdevuši jau 13 izskatītās lietās, prejudiciālos jautājumus, 2 ļoti interesantas vēl ir izskatīšanā. Man ir vesela virkne uzskaitītu jautājumu tēmu, par kurām senāts ir vērsies. Es gribētu izcelt 2 tēmas, un pirmā no tām ir tiesības uz īpašumu, kur kopumā mums ir 4 lietas, sadalās pa 2 un 2, 2 par atbalsta maksājumu jautājumiem, un 2 ir par maksājumiem kā kompensācijām par ar vidi saistītu ierobežojumu izpildi. Es gribētu izcelt tās 2 savukārt, kuras ir saistītas ar kompensācijām par vides ierobežojumiem. Mums viņas gāja zem tādiem nosaukumiem Sātiņa S, Sātiņa S1, pēc tam Sātiņa S2, praktiski paralēli, bet tas būtiskākais ir, ka Eiropas Savienības tiesa šajās lietās nesaskatīja tiesību uz īpašumu aizsardzību, 17. pāns pamatiesību hartā, nesaskatīja šo aizsardzību attiecībā uz tiesībām saņemt kompensācijas par vides aizsardzībai noteiktiem ierobežojumiem. Un droši vien tie, kas seko līdzi Satversmes tiesas agrākai judikatūrai, saskatīs, ka tur īsti nebija tā, kā bija līdz šim Satversmes tiesā. Un, protams, tā kā mēs runājam par Eiropas Savienības tiesību, sekundāro tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu, attiecīgi arī senāts, atsaucoties uz Eiropas Savienības tiesas doto interpretāciju, izdērīja attiecīgus slēdzienus un pieņēma arī spriedumu. Otra savukārt izceļamā lieta, manuprāt, ir Petruhins. Petruhins ir par Eiropas Savienības pamatiesību hartas 19. pantu attiecībā uz personu izdošanu. Un šajā gadījumā atkal jau pieminētā Igaunija. Šajā gadījumā runa bija par to, ka
Latvijai bija jāizdod Eiropas Savienības citas dalību valsts pilsonis, un tas bija tieši Igaunijas pilsonis, un jāizdod bija Krievijai pēc tās lūguma. Un senāts saskatīja jautājumu saistībā gan ar līgumu par Eiropas Savienības darbību 18. un 20. pantu par tiesībām brīvi pārvietoties, bet tas tā tad iet arī kontekstā ar 19. pantu ar to, ka izdodot persona netiks pakļauta necilvēcīgiem apstākļiem. Un šī lieta, ar ko ir īpaša, ar to, ka faktiski tā izveidoja tādu Eiropas Savienības tiesībās jaunu virzienu, kur es šodien paskatījos, man jāieskatās arī manos pierakstos, redzēju, ka ir jau vismaz 24 Eiropas Savienības tiesas spriedumi, kuros tieši ir atsauce uz šo te Petrūhina aizsākto judikatūru, kuras, teiksim, tāds ietvers vai tiesiskais regulējums, ar kuru tika noteikts, un es to mazliet pielīdzinu tiesnešu tiesībām, jo īsti sekundārajos tiesību aktos Eiropas Savienības tiesībās līdz tam tāds regulējums nebija paredzēts, kurš pieprasīja dalību valstī, kura vēlas izdot vai kurai tiek pieprasīts izdot kādas citas dalību valsts Eiropas Savienības pilsoni. Trešajai valstī vispirms noskaidrot attiecīgajā pilsoņu valstī, vai viņiem nav kāds cits krimināla process, vai arī viņi nesaskata iespēju pārņemt kriminālu procesu un virzīt to. Proti, lai Eiropas Savienības pilsoņiem dotu iespēju tikt tiesātiem savās dalību valstīs. Nu, lūk, tās tādas interesantākas lietas, bet principā visas gan 13 izskatītās, gan arī izskatīšanā esošā ir pētīšanas vērtas, un katra faktiski ir atbildējusi uz interesantu un mums aktuālu jautājumu. Bet, ievērojot, ka mums ir arī laiks limitēts, tad vēl es gribētu atsevišķi uzsvērt par pamatiesību hartas aktīvu piemērošanu, kas notiek Senāta departamentos, un katram departamentam izvēlējos vienu lietu. Civillietu departamenta piemērs ir relatīvi nesens un attiecās uz personas, kuras transporta līdzeklis bija nodarījis zaudējumus citam transporta līdzeklim citā Eiropas Savienības valstī, tiesībām iebilst pret celto regresa prasību. Un šajā gadījumā, ņemot vērā, ka tas regulējums, kas attiecas uz oktas ietvarā nodibināto zaļās kartes režīmu, faktiski ir Eiropas Savienības tiesību jautājums, tad Civillietu departaments norāda uz pamatiesību hartas 47. pantā garantētajām tiesībām uz piekļuvi tiesai, un ka arī šādā gadījumā personai ir jāvar cīnīties par piedzenamās summas apmēru. Tas ir papildus, ir arī atsauce šajā spriedumā uz satversmē garantētajām tiesībām, bet vietā un laikā ir arī hartas 47. pāns. Administrīvo lietu departamentam izvēlējos piemēru attiecībā uz pārrobežu dzelzceļa satiksmes regulāciju, un šī lieta ir mazliet senāka un attiecas uz dzelzceļa posmu, kas tiek izmantots Baltkrievijas virzienā tajā laikā. Un šeit man likās ļoti simpātiski, ka senāts atzīst, ka personai pieprasot riska novērtējumu izziņu, kuru var iegūt tad, ja ir noslēgts līgums, bet savukārt līgumu var noslēgt tad, kad ir šāda riska novērtēšana notikusi, atzīst to par izveidotu apburto loku, un ņemot vērā, ka dzelzceļa jomā regulācija nāk no Eiropas Savienības tiesībām, no sekundārā tiesība akta no direktīvas, atzīst, ka pamatiesību hartas 47. panta piemērošanai ir nepieciešams, lai persona tiesā varētu savas tiesības aizstāvēt un šo situāciju noregulēt. Un savukārt kriminālu lietu departamentam arī viens piemērs lietā, kas tika skatīts saistībā ar datorprogrammu neatļautu
reproducēšanu. Un šajā lietā kontekstā ar nepieciešamību izvērtējumu vērsties Eiropas Savienības tiesā ar prejudiciāliem jautājumiem, Krimināla lietu departaments vērtē, kāda normas skaidrība tiek prasīta no sekundāro tiesību aktu ieviešot nacionālajā regulējumā un atsaucās uz pamatiesību hartu, uz tiesībām kontekstā ar tiesas tiesībām papildināt un precizēt normu piemērošanu un izpratni arī krimināla tiesībās, un attiecīgi vietā arī skaidro, ko tad Eiropas Savienības tiesa ir norādījusi par tāda saprātīgas normu skaidrības un paredzamības aspektu. Nu, lūk, tie tādi tikai 3 piemēri kopumā, arī droši vien jāizskatās man papīros, lai būtu precīzāk. Kopumā mums ir daudz vairāk atsaucas. Es skatījos, ka bija pāri pa 178 senāta nolēmumos. Ir bijušas atsaucas uz pamatiesību hartu, visvairāk administratīvajā procesa kārtībā izskatītajās lietās tās ir 87, bet, protams, katrā lietā būtu atsevišķi jāvērtē, cik tālu tā bija atbilde uz kaut ko, cik tālu tas patiešām ir pamatiesību hartas piemērošanas jautājums. Bet tāpēc arī ir mana pēdējie slaidi attiecībā uz norādēm uz pamatiesību hartu, kas zināmā mērā ir dažādas, bet ilustrē arī to dažādību, kuru jau pieminēja pirms manis tiesnesis Kučs. Proti pamatiesību hartu patiešām piemin arī starp citiem instrumentiem. Īpaši bieži tas mums ir dubultās sodīšanas aizlieguma aspekts, kas ir īpaši izdalīts pamatiesību hartā, bet īstenībā tas ir krimināla procesa 2. panta un krimināla likuma 1. panta jautājums, un tikai atsevišķos gadījumos tas ir pelnījis īpaši izvērtējumu pamatiesību hartas piemērošanas aspektā, bet arī to nevar izslēgt, tā tas arī varētu būt. Otrs tipisks gadījums ir bērnu vislabāko interešu ievērošana, kur arī atsauc uz pamatiesību hartu ir kā viens no instrumentiem, kurā patiešām šīs te intereses ir norādītas, bet teiksim, tā piemērošana jau faktiski notiek citā jomā, ne Eiropas Savienības tiesību piemērošanas jomā. Tad arī mēs pastiprinam pamatiesību izpratni, kas ir nostiprināts satversmē, un interesanta šī lieta, kas ir administratīvo lietu departamentam saistībā ar tiesībām atsaucoties uz pārliecības tiesībām atteikties turpināt dienestu, ir ļoti interesanta konstrukcija, kurā senāts atsaucas uz cilvēktiesību tiesas spriedumu, kurā savukārt ir vērtētas pamatiesību hartā nostiprinātās tiesības kā tāds zināms konsensus Eiropas Savienības dalību valstu vidū. Tāda sarežģīta, bet ļoti, ļoti skaidra un saprotama konstrukcija, ja tajā iedziļinās. Un pēdējais bloks ir tas, kas ilustrē, kur mums vēl ir ko strādāt, gan jums, gan mums droši vien. Tie ir tie gadījumi, kad Eiropas Savienības tiesības nav piemērojamas, un senāts skaidro, ka pamatiesību hartas piemērošana arī šajos gadījumos nav ne vietā, ne arī pat ir nepieciešams to vispār analizēt. Un tas ir bijis saistībā ar vienas kredītiestādes iesniegumiem Saeimas juridiskajā komisijā, kurā tie atsaucās uz vārda brīvību, kas ir pamatiesību hartā, bet principā tur nebija tālu līdz, tur bija ļoti tālu līdz Eiropas Savienības tiesību jautājumiem. Un otrs varbūt tāds izceļams vienkāršāks gadījums ir par iespēju saņemt arhivāra sagatavotu personīgām darba vajadzībām, bet principā ne iestādes vajadzībām sagatavotu materiālu. Un šajā gadījumā persona arī bija atsaukusies uz tiesībām uz labu pārvaldību, kas nepavisam, nevisam nebija
saistītas ar konkrēto izskatāmo lietu. Nu, lūk, paldies par uzmanību. Ceru, ka būs arī jautājumi. Liels paldies! Es varbūt pirmo jautājumu un tad pārējie no zāles, tad mēs apkoposim pēc visiem runātājiem. Jūs minējāt skaitu 178, ja es pareizi atceros. Kā jums šķiet, tas ir daudz vai maz, vai tur varēja varbūt būt vairāk, vai varbūt varēja būt paši iesniedzēji, pieteikumu iesniedzēja puses, varēja būt pašas mazliet aktīvākas norādot uz pamatiesību hartu, vai tiesa ir bijusi, vai tam skaitlim vajadzēja būt lielākam? Nav vainīgs. Nu, lūk, labi. Es varu salīdzinoši pateikt, jo šis jautājums man ienāca prātā, zinām, telepātija šorīt no rīta, ieskatījos Eiropas Savienības tiesas infokūrī meklētājā un apskatījos, cik lietās Eiropas Savienības tiesa ir interpretējusi, bet rezultīvajā daļā ir patiešām interpretējusi Eiropas Savienības pamatiesību hartu. Kādos skaitļos mēs runājam? Kā jums liekas? 10, 100, 1000? Labi, nesaglabāšu intrigu. Īsnībā 279 lietās. Mēs runājam par visu Eiropas Savienību, mēs runājam par visiem jau 14 gadiem, kopš Okerberga-Fransona Eiropas Savienības tiesa kā stabili pateica, ka tagad mums ir skaidrs, kāda ir vieta un loma Eiropas Savienības pamatiesību hartai, un šis skaits zem 300 ir īstenībā ļoti mazs. Vispār kopumā ir 1178 lietas, motīva un rezultīvā daļa kopā, kur ir Eiropas Savienības tiesa ir pievērsusies pamatiesību hartai. Tā kā es domāju, ka mēs ar savu skaitu esam ļoti adekvāti. Turklāt mani piemēri parāda, ka ir gan vietā, gan laikā. Tajā pašā laikā ir arī ko pārdomāt. Un es teiktu, ka ne pa daudz, ne pa maz. Paldies par salīdzinājumu. Jā, šis ir tā ļoti interesanti paskatīties uz mums pašiem. It kā jau mums nepatīk, ka mūs salīdzina ar Eiropu vai ko, bet reizēm tas ir tā veselīgi un saprast, ka var jābūt, ka nav nemaz tik slikti. Vai arī pašai Eiropas Savienības tiesai. Tad ir jādod vēl mājas darbs, un kā mēs arī dzirdējām no Cilēviča lietas, tad varbūt, kad mēs sagaidītu, kad arī viņi darītu mazliet vairāk. Bet no tiesām uz tieslietām jau vēl plašāk. Un Tieslietu ministrijas pārstāvi Martu Ivaski es aicināšu pastāstīt par Tieslietu ministrijas lomu, kā Eiropas Savienības pamatiesību hartas kontaktpunktam Latvijā. Šī nav tā Tieslietu ministrijas funkcija, par kuru mēs lasām presē ļoti bieži vai vispār daudz runājam un domājam. Tādēļ droši vien es aicināšu pastāstīt mums visiem, kas ir šis kontaktpunkts, jo tas tiešām nav tā ļoti plaši izplatīta informācija, kas būtu, ko visi zinātu. Jā, paldies par vārdu. Pirmkārt, vēlos pateikt paldies par to, ka jūs man ielūdzāt arī Tieslietu ministriju šo pasākumu. Mēs esam ļoti pateicīgi un mēs tiešām ļoti labprāt vēlēties jums mazliet pastāstīt par hartas kontaktpunktu. Tā būs mazliet atkāpe no līdzinējās judikatūras izpētes un varbūt būs viegli sagramojams temats, bet īsi stāstot, tas, ko mēs redzam no Eiropas Savienības paziņojumiem un no Eiropas Savienības padomes secinājumiem, ir, ka mums ir 2020. gadā komisija izlaida paziņojumu par stratēģiju, lai stiprinātu pamatiesības hartu piemērošanu ES, kur tika pirmo reizi minēts šī ideja par hartas kontaktpunktu. Paralēli arī tieši pēc šī ziņojuma katru gadu ir izlaista Eiropas Savienības padomes secinājumi, kuros tiek vēlreiz apstiprināts šis lūgums un viegli izklāstīt šī funkcija. Es paņēmu
2021. Gada secinājums, jo te bija pirmie secinājumi tieši pēc stratēģijas, taču 2022. un 2023. gadā tie arī ir mazliet savādāk formulēti, bet tādā pašā veidā saturiski apskatīti. Tātad, tieši runājot par šo stratēģiju, ko komisija iecerēja ar hartas kontaktpunktu? Galvenokārt, pirmkārt, es varu teikt, ka gan padomas, gan komisijas secinājumos dažreiz trūks skaidrības, un viņi ir diezko plaši ieviest un vispārēji, bet tā ir pirmatnēji koordinējoša funkcija ziņot Eiropas Savienības institūcijai par to, kas tiek darīts valstī un nacionālajās iestādēs par hartas piemērošanu, par dažādiem piemērošanas pasākumiem, aktualizēšanas pasākumiem, kā arī par šiem spēju veidošanas, jeb kapacitātes veidošanas pasākumiem, ko mēs kā ministrija un kā visas pārējās ministrijas plānojam veikt nākamajā gadā. Paralēli arī komisija iecerēja šo kā veidu, kā viduspunktu un tādu kā komunikāciju centru, lai veidotu starp visām valsts iestādēm vienu atsauces punktu, ar kur pēc tam ir iespējams komunicēt, veidojot ikgadējo hartas ziņojumu par to, kā tiek piemērot harta Eiropas Savienībā. Par padomu ir ļoti līdzīgos termiņos ir... prezentācijai nav mainījies slaids kādu laiku. Jā, šeit ir pārstāsts. Nav mainījies slaids vēl visai. Tātad sapratu, ka es palaidu garām visu saskaņošanu, bet šeit ir apmēram tas pats – veicināt hartas saistītās informācijas plūsmu, labākās prakses apmaiņu un koordinēšanu starp valsts iestādēm un Eiropas Savienības institūcijām. Padoma arī teica ļoti līdzīgos termiņos, tikai atkal ir šis te viens pielikums, kas ir valstu kontaktpunkti varētu veidot saikni starp, un jāapstās tur, tāpēc pārāk mums burti ir uz datoru, veidot saikni starp dažādiem pārvaldes līmeņiem valstīm un citām struktūrām. Tas starp tām, kur pārziņā ir cilvēktiesību jautājumi pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī savienības iestādēm un aģentūrām. Tātad mūsu līdzinājā pieredze ir tāda, ka mēs esam galvenokārt rīkojušies tikai kā koordinējošā iestāde. Mēs dodam informāciju saistībā par hartas ziņojumu, par to, kā harta tiek piemērot Latvijā ar grūtībām, kā arī ar veiksmu stāstiem, kas mums ir bijuši pagājušajā gadā. Bet tāda secinājuma, ko mēs redzam par kontaktpunktu, ir tas, ka funkcija ir aprakstīta izmantojot plašs un vispārīgus termiņus, un starp TS dalībvalstīm pastāv manāms atšķirības to, kā tas tiek ieviests. Ja nemaldos, šobrīd ir deleģēti 23 no 27 valstīm ir hartas kontaktpunkts, bet un ir ļoti dažādās ministrijās un valsts iestādēs. Dažās tas ir šis tā saucamais NHRI, jeb Nacionālā tiesības aizsardzību institūcija. Dažās tās ir ārlietu ministrija, dažās tieslietu ministrija. Ja ir Eiropas lietu ministrija, tas tiek deleģēts tām, un dažreiz tie pat ir tiesneši, jo viens no šīs hartas popularizēšanas mērķiem ir tieši caur tiesas spriedumiem popularizēt hartu. Tad jautājums ir, varbūt ir, kas ievedīs pie mūsu rīcības plānu, kāpēc hartas kontaktpunkts ir tik vispārēji un tik plaši definēts. Varbūt tas arī ir pamanāts no tā, ka dalībvalstīm ir ļoti atšķirīgi tiesiskie regulējumi un arī kompetenci sadals starp ministrijām. Tas nozīmē to, ka, lai veiksmīgi tās ieviestu un lai varētu šo funkciju tiešām brīvi ieviest esošajās struktūrās, komisijai bija jābūt pietiekami plašai pieejai un jāatstāja dalībvalstīm pietiekami liela rīcības brīvība saistībā ar hartas. Mikrofonu tuvāk. Tuvāk. Jā, jo mums, lai dzird ne tikai šeit, bet arī tieši saistē. Vismaz tad arī ir vissvarīgākā daļa, pie kuras pievērsties un klausīties. Hartas kontaktpunktu funkcijas mūsu esošajā rīcības plānā, ko man šobrīd ir tā priekšroka un tā iespēja veidot kopā ar attiecīgiem departamentiem. Mēs redzam divas galvenās funkcijas, ko mēs spējam darīt kā hartas kontaktpunkts. Ir koordinējošā funkcija, tātad informēšana par Eiropas Savienības rīkotiem un dalību valstu rīkotiem pasākumiem, kas saistībā ar hartas piemērošanu, tieši, kas ir domāts tiesību jomas profesionāļiem. Mums mērķis ir nākamajā gadā sāka publicēt Tieslietu ministrijas mājaslapā pieejams pasākums, kurās var piedalīties gan tiesneši, gan juristi, gan advokāti, vai arī pat arī ierēģiņi.
Un šādā veidā mēģināt stimulēt hartas pieņemšanu un arī tādu kapacitātes veidošanu par hartu. Paralēli mēs, kā hartas kontaktpunkts, iesniedz informāciju komisijai katru gadu par ikgadējo ziņojumu par to, kā tiek piemērot harta. Un šis ir tiešām koordinējošs, bet trešais ir varbūt arī kaut kas noderīgs. Ir tāpat kā par pasākumiem, mēs informēsim Tieslietu ministrijas mājaslapā par dažādiem instrumentiem, kas ir izveidoti, ko piemēram izveidojas Pamatiesību aģentūra un komisija, FRA, ir izveidojis e-hartpēdiju un ir izveidojis arī hartas viedrīku, kas spēj palīdzēt tiesību zinātņu profesionāļiem piemērot hartu. Tad tas ir īsti par koordinējošo funkciju, bet es vairāk gribēju uzsvērt tieši šo aktualizācijas funkciju, jo mēs gribam hartu popularizēt nevis tikai tiesību jomas profesionāļiem, bet arī plašākai sabiedrībai. Un tādējādi mēs saredzam nākamā gadā dažādu pasākumu plānošanu ar dažādām mērķa auditorijām. Mēs paredzam aktīvu sadarbību ar valsts iestādēm un ar nevalstisko sektoru. Un arī šobrīd jau līdz šim un turpināsim dalīgi attiecīgajās Eiropas Savienības padomes darba grupās. Tātad šī ir tā saucamā FREMP, ja pamatiesību nodarbinātības darba grupa, un kā arī attiecīgais hartas kontaktpunktu konferencēs, lai turpinātu apmainīties ar labāko praksi. Tieši par šo aktualizācijas funkciju un plāns 2024. gadam šobrīd sadarbībā ar biedrību Eiropas Savienības tiesību asociāciju mēs esam iecerējuši veidot pasākumu, kas ir domāts tiesību jomas profesionāļiem tieši par hartas piemērošanu un specifiku, un arī tur pieņemsim apskatīt nosacīts pants, kas pēdējā laikā ir kļuvuši aktuāli Eiropas Savienības tiesas judikatūrā. Un mums ir tātad tur būtu biedri gan no Eiropas Savienības tiesas, no senātu, arī no citām valsts iestādēm un no komisijas, kas varētu sniegt interesantu ieskatu tieši tiesību jomas profesionāļiem. Paralēli līdzīgās atversmēs 100 mēs vēlētos aktualizēt hartu arī jauniešiem, kā vienu no Latvijā pieejamiem cilvēktiesību instrumentiem. Tātad plāns ir veidot informatīvo materiālu Latvijas vidusskolās un pēc tam braukt prezentēt to no sākuma Rīgā, bet ar cerību tieši virzīties ārpus Rīgas uz reģioniem par to, kā tiek piemērota harta, kur tā ir sastopama ikdienā caur struktūrāliem fondiem un caur kā tiešām tā skar ikdienešu cilvēku un kā sabiedrībā tas mūs ietekmē. Un trešais ir dalība sarunu festivālā Lampa, tas pats arī tāpat tematika, un tad pēdējais ir skatoties to, ka nākamgad ir 20 gadi Latvijas dalībā Eiropas Savienībā, mēs vēlamies pievilkt jau esošiem organizētiem pasākumiem tieši hartas tematiku un cerēt, ka aktualizēt arī to tajā vidū. Par aktīvu sadarbību ar valsts iestādēm un nevalstisko sektoru mēs tiešām ceram paplašināt mērķa auditoriju, ko mēs varam notvert ar saviem pasākumiem. Un tāpēc mēs vēlamies uzsākt aktīvu komunikāciju. Un tas arī ir plāns, un to mēs turpināsim darīt 2024. gadā. Un varbūt viens no tādiem mūsu savstarpējiem mērķiem ir nodrošināt, ka nav paralēli norisinās pasākumu ar vienu to pašu tematiku, bet labāk apvienot centienus un norīkot pasākumu, kas tiešām var sasniegt vairāk cilvēkus un sasniegt to mērķi, kas bija ieplānots. Un treškārt ir šī dalība attiecīgajās ES padomes darba grupās un konferencēs. Kā jau minēju, katru gadu komisija izdod ziņojumu par hartas piemērošanu, kur tiek apskatīta labākā praksa dažādās dalību valstīs. Pagājušajā gadā tā bija par pilsonisko telpu un civilsabiedriskajām organizācijām, kamēr šogad tā ir par efektīvu tiesību aizsardzību un piekļuvu tiesām, ja nemaldos, tā ir nosaukums latviešu valodā. Katru gadu arī padome veido secinājumus pēc šīs ziņojuma par to, ko ieteikt dalību valstīm darīt, un mums ir svarīgi nodrošināt Latvijas pārstāvību šajā pasākumā, un tad tas ir, kā mēs arī saredzam savu darbību kā hartas kontaktpunkts. Un pēdējais ir šī labākā praksa apmaiņa caur hartas kontaktpunktu konferences, vest labas idejas un realizācijas, ko ir veikuši citas dalībvalstu hartas kontaktpunkti, un kā mēs varam ieviest to Latvijā. Īsi, tas ir viss galvenokārt par hartas kontaktpunktu. Un, šis vēl ir ļoti jauns pasākums, tas ir tikai no 2020. gada, un viņš turpina attīstīties, tāpēc mēs turpinām un aktīvi pie viņu strādāt.
Paldies. Es domāju, ka mēs visi noteikti uzzinājām par to, kas šis kontaktpunkts ir, jo ikdienas darbā līdz es patiesībā veicu pētījumu par pamatiesību hartu ar šādu terminu nebija saskārusies. Pieļauju, ka vēl kāds no šeit klātesošajiem tāpat. Sakiet, ja mēs iesākām mazliet Latviju salīdzināt ar Eiropu un varbūt arī ar citām valstīm, vai jūs jau esat redzējuši kādus šos labās prakses piemērus, kas strādā, varbūt kaut kas nestrādā, kas arī, protams, ir kā piemērs. Jo šī problemātika ar to, ka harta reizēm varbūt netiek līdz galam novērtēta, tā nav tikai Latvijas, es nezinu, vai tā ir liela problēma, bet tā nav tikai Latvijas situācija. Un jūs jau pieminētajā komisijas ziņojumā arī šogad tika norādīts, ka varbūt ka daudz kas vēl varētu tikt darīts tieši nacionālajā līmenī, tieši izglītības kontekstā, tieši veicinot izpratni par pamatiesību hartu. Jā, varbūt, kad jums jau ir kādi prakses piemēri, no kuriem mācīties, vai kādi ir jūsu kā šī kontaktpunkta plāni tieši šo mācību un informācijas par hartu izplatīšanā? Jā, tātad pirmkārt, šī ir problēma, ar ko sastopas katra valsts. To mēs varam pirmkārt redzēt no tā, ka katrai valstī nav savs kontaktpunkts. Un otrkārt, tad, kad mums ir hartas kontaktpunkta sanāksme, nereti jūs sastopaties ar vienām tā pašām problēmām, kas ir, mēs vēlamies aktualizēt tiesā, dažreiz šo jautājumu vairāk. Mums ir tāds sajūta, ka mēs nepiemērojam hartu pietiekami daudz, vai arī hartai netiek piešķirta tā spēja, ko viņai varētu būt, nevis tikai kā negatīvs obligācijas avots, bet arī kā tiesību pozitīvs instruments. Bet lai mazliet pacildinātu mūsu darbu, mēs arī esam sarunās ar komisiju. Komisija ik pa brīdim ar mums vārdam runājot, pasaka to, ka viņi ir īstenībā diezko priecīgi ar Latvijas atsaucēm uz hartu, tāpēc jau pēdējā laikā nāk ar vien interesantākas lietas. Ar laiku ir nācis kopš 2009. gada. Bet, ja ir jāpatmien kaut kas ir laba praksa no Latvijas puses, tā noteikti ir mūsu digitalizācija saistībā ar tieslietām. Mums ir diezko augsta digitalizācija un pakalpojumu pakāpe, un tas ir tāda pozitīva lieta. Bet tas, ko mēs varbūt no pagājušā gada varētu pieminēt kā labas prakses apmaiņa, bija saistībā ar civilsabiedrības iesaisti tiesību politikas veidošanā un aktīvāka droši vien sadarbība ar civilsabiedriskajām organizācijām, iesaist vairāk padomus darba grupās, administratīvo slogu noņemšanu un reģistrācijas atvieglošanu. Bet man šķiet arī noteikti bērnu tiesību aizsardzības ievērošana ir jautājums, kas ir visās valstīs aktuāls, dažreiz netiek līdz pilnībai nodrošinātas prioritāri pieeja, tad, kad ir skartas bērnu tiesības. Bet, cik es atceros, Latvijā mums šī situācija ir tāda, ka mēs sniedzam prioritāru gadījumu, kad ir krimināla lietā, kad ir saistīts ar bērnu tiesībām. Bet jā, ir noteiktajā ziņojumā var atrast dažādas iespējas, bet saistībā ar labāko praksi tieši nākamajā gadā būs par piekļuvu tiesām, un tad mēs mēģināsim ievilst. Bet par civilsabiedriskajām organizācijām tā noteikti ir dažreiz administratīvo slogu esamība un arī interesantu padomu izveidošanu valdībās, kā pieņemsim Somijas piemērs ir, viņi pārstrukturēja visu. Tā kā pastāv ļoti dažādi piemēri, un tad ir iespēja viņus arī dažreiz pārņemt un dažreiz ne. Paldies liels. Mēs noteikti visi ar nepacietību gaidīsim arī nākamā gada pasākums, kuros šis tad droši vien ir tāds ievads diskusijai, kur tad jūs nākamgad turpināsiet. Paldies. Bet, laiks no viesu runātājiem pāriet, tā teikt, pie mājiniekiem, un es aicināšu Pakārklas kundzi no Tiesības sarga biroja pastāstīt, kā tad pašam Tiesības sarga birojam ir klājies ar pamatiesību hartu, ko jūs ar viņu darāt, vai varbūt nedarāt, un kāda ir jūsu pieredze? Paldies par uzaicinājumu. Īsumā iepazīstināšu arī ar mūsu pieredzi, un ļoti interesanti jau bija līdzšinējā diskusija.
Un savu uzstāšanos gribētu iedalīt 3 daļās. Ja, tātad šogad tiešām mēs pievērsāmies hartas jautājumam nedaudz vairāk, visa gada garumā, un kā jau iepriekšējie runātāji arī teica, ka, tieši jūs minējāt arī to, tā kā definējāt kā problēmu vai jūs kā situāciju, tad tiešām arī piedaloties dažādos pasākumos šogad nāc pie tāda secinājuma, ka visās valstīs varētu hartu daudz aktīvāk izmantot, un tā tiešām nav tikai Latvijas situācija, ka vēl varētu veicināt hartas izmantošanu, tas ir ļoti daudzās valstīs. Tā, tad teicu 3 daļās sadalīšu uzstāšanos. Pirmais, ko mēs vēlējāmies noskaidrot no biroja juristiem, veicām tādu nelielu aptauju par viņu zināšanām attiecībā uz hartu, ja. 20 dalībnieki piedalījās, tad aptuveni puse no dalībniekiem atbildēja, ka savā darbā, respektīvi juridiskajā analīzē, hartu neizmanto, bet aptuveni 15% izmanto, ja savukārt 40% to dara dažkārt vai reti. Un ja izmanto, tad atsaucis visbiežāk ir uz hartas 41. pantu, tiesības uz labu pārvaldību, protams, arī tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz izglītību, brīvi izvēlēties profesiju un tiesības strādāt, tiesības uz īpašumu, tiek arī minētas patvērumu tiesības, bērnu tiesības, sociālais nodrošinājums, datu aizsardzība, tiesības uz privāto dzīvi. Aptaujas dalībniekiem lūdzām arī atbildēt uz jautājumiem, novērtēt tiešām zināšanas, kā viņi vērtē savu zināšanas hartas jomā un vai vēlētos papildināt. Tā principā vairums no aptaujātajiem arī norādīja, ka vēlētos paplašināt savu zināšanu loku attiecībā uz hartu. Daži no tiem jau ir izdarījuši tīri individuālā kārtībā, piedaloties dažādos semināros, un te man jāsaka, ka 21. gadā, tiešām ļoti tuvu jātur, jo savādāk nedzird, 21. gadā Tiesības sarga biroja juristiem bija organizētas mācības par Eiropas Savienības tiesībām. Vēl Zoomā tas notika, bija ļoti noderīgs pasākums, kur tā tad iepazināmies, vēl papildījām, protams, zināšanas par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par tiesas judikatūru, un arī tika pieminēta harta, gan nebija izvērsta tieši šīs mācības attiecībā uz hartu, bet harta arī tika minēta. Un, protams, arī Tiesības sarga biroja juristi ļoti čakli apmeklē katru gadu Rīgas juridiskās augstskolas rīkoto cilvēktiesību konferenci, un pēdējos gadus, īpaši pēdējos 2 gadus jāatzīmē, ka arī sadaļa atsevišķi tiek veltīta Eiropas Savienības tiesas judikatūrai, kas agrāk tā nebija, un arī tātad Eiropas Savienības normatīvos aktus arī kura Eiropas Savienības normatīvi akti tiek interpretēti hartas gaismā. Un varbūt ilustrēšu arī dažus piemērus. Tātad pirmais bija šis ļoti tehniskais tātad aptauja biroja juristiem, bet otrā sadaļa bija rūpīga dokumentu analīze, atlase no lietvedības laika posmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2023. gada augusta, 31. augustam. Ja? Un, ja godīgi es tā klausos un teiksim, arī salīdzinu, tad nemaz tik slikti arī nav gājis. Protams, ka to hartas izmantošanu varētu vēl vērst plašumā, ja, bet Tiesības sarga birojas juristi ir situāciju analīzē juridiskajā pamatojumā izmantojuši hartu gan atbildot privātpersonām uz iesniegumiem, protams, ka šeit tas bija tādā vienkāršotā veidā, varbūt atsaucoties uz hartas principiem, bet arī man jāmin viena atbilde, kur ļoti skaisti, teiksim, hartas 41. pāns, kas ir tiesības uz labu pārvaldību, ir kalpojis kā tāds ļoti labs instruments, lai tiešām atklātu šo tiesību tvērumu, ja, cilvēkam, kurš ir
uzdevis jautājumu konkrēti, vai iestādes rīcība ir kā ir vērtējumi no labas pārvaldības viedokļa, tad atsauc uz šo pantu, un panta citēšana ir noderējusi kā šī panta tvēruma analīze. Izpētes ietveros tika atlasīti dokumenti no lietvadības, kur ir atsauce uz hartu, kā jau minēju, tātad privātpersonām, valsts iestādēm, uzņēmumiem, nu, protams, arī tiesām. Satversmes tiesai, rakstot gan viedokļus, sniedzot gan viedokļus, gan rakstot pieteikumus. Un šajā sadaļā harta visbiežāk ir minēti hartas 4. pāns, spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojušas izturēšanās vai soda aizliegums, privātās dzīves neaizskaramība, datu aizsardzība, tiesības uz īpašumu un ļoti bieži arī diskriminācijas aizliegums. Tiesības uz labu pārvaldību, protams, 41. pants, kā arī tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, jeb hartas 47. pants. Un varbūt daudz nekavējot laiku, es neiešu dziļi piemēros, bet tomēr ilustrācijai kādu piemēru nosaukšu. Nu, piemēram, šogad vēršoties saimā un komentējot grozījumus valsts robežsardzes likumā, direktīva par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības status piešķiršanai un atņemšanai tika interpretēta hartas 18. un 19. panta gaismā, kas ir tātad patvērumu tiesības un aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā. Es savukārt pārbaudas lietā 21. gadā personai tad pārbaudas lietā par noziedzīgi iegūt līdzekļu iesaldēšanu, direktīva par noziedzīgu rīku un noziedzīgi iegūt līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā tika interpretēta hartas 17. un 47. panta gaismā. Piemēri ir daudz un tiešām ļoti, ļoti arī interesanti, ja vēl pavisam īsi tātad pieteikums, tiesības ar pieteikumu satversmes tiesai 20. gada 15. jūnijā par ministru kabineta, ministru kabineta 1250. noteikumu 13. punkta atbilstības satversmes 91., 105. un 110. pantam par atšķirīgo šo nodevas apmēru mantiniekiem, ja, tātad laulātajiem un pārējiem testamentāriem vai līgumiskiem mantiniekiem, kas bija šī atšķirīgā nodeva, tad tiesības sargs atsaucās uz hartas 21. pantu. Nu, jāsaka, arī ministru kabinets savā analīzē arī atsaucās uz hartas 9. pantu, bet šeit mēs runājam par tieši tiesības sarga pieredzi. Jā, un tie tikai daži tādi piemēri, kas ilustrē tiesības ar biroju juristu, kā tiesības ar biroju juristu izmanto hartu. Un ko no šīm aptaujām var secināt, ja, ka primāri, protams, tiesības sarga biroja juristi izmanto Eiropas cilvēktiesību konvenciju, jo tas ir daudz jau pierastāks un iepazītāks un analizētāks rīks. Harta tiek izmantot, interpretējot Eiropas Savienības tiesību aktus, bet zināšanas par hartu būtu paplašināmas. Ja? Un arī hartas izmantošana juridiskajā analīzē nodrošinātu tās lielāku iedzīvināšanu Latvijas tiesību telpā. Primāri analizējot, tātad harta tiek piemērota, ja tā varētu definēt, padomdevēju funkcijās un juridiskajā analīzē. Protams, arī parādās dažādos, teiksim, izglītojošos pasākumos, mēs dodoties uz skolām arī pavisam varbūt tā konspektīvi atsaucamies arī uz hartas atsevišķiem pāntiem, nu, teiksim, uz 1. pāntu par cieņu un arī citiem
pantiem, bet kas arī jāatzīst, ka harta ir salīdzinoši, nu, tas izriet no mūsu pētījuma, ja, ka harta diezgan reti ir ietekmējusi procesa rezultātu. Tā tika secināts, ja. Un, nu jā, tas hartas izmantošana juridiskajā analīzē būtu paplašināma. Paldies. Paldies. Es varbūt arī uzreiz jums izmantošu savas privilēģijas un uzdošu jautājumu, jo mēs pirms tam diskutējām un runājām par to, ka juristiem, iespējams tiesnešiem, mums visiem noderētu kaut kādi pasākumi, kas ļaut mums iegūt papildus zināšanas par pamatiesību hartu. Tiesības sarga birojas noteikti ir tas, kam ir tāda visciešākā saskare ar cilvēkiem un personām, kam nav šīs juridiskās izglītības. Un, nu, ja Eiropas cilvēktiesību konvencija nu, jau ir šādu vārdu salikumu zina ne tikai juristi, bet arī cilvēki parastie, ja tā var teikt. Tad kā ir ar pamatiesību hartu? Un vai personas, kas vēršas tiesību sarga birojā, vai arī tur ir jau, nu, vai arī šajos iesniegumos ir saskatāms atsauces uz pamatiesību hartu, vai tad tas tomēr biežāk ir pats tiesību sarga birojs, kas nolēma, kad šī pamatiesību harta būtu pieminama un analizējama? Nu, principā jau laikam otrais gadījums, ka mums ir harta jāvērš uzmanību uz tāda instrumenta esamību un jāiepazīstina cilvēki, bet ir bijuši arī gadījumi, kad arī paši iesniedzēji ir savos iesniegumos atsaukušies uz hartu. Jā, ir bijuši tādi gadījumi. Tas droši vien parāda, ka tiešām nav tik slikti. Ar pamatiesību hartu noteikti varētu būt labāk, bet tādu kopējo ainu noslēgumā mums šķiet vislabāk varētu pastāstīt arī tiesības sarga biroja pārstāve Peimans kundze, kas mums pastāstīs par pētījumu, kurš nu jau ir ticis pieminēts vairākas reizes. Visi noteikti ir ļoti nepacietīgi gaida, kas tad tas ir un ko jūs pētījāt un ko jūs atklājāt saistībā ar pamatiesību hartas piemērošanu Latvijā. Jā, labdien! Mēs šī gada pavasarī kaut kā... Man to signālu netver. Es kaut kā šķīvi sēžu. Tā. Atsaucoties uz Eiropas Savienības pamatiesību aģentūras aicinājumu, FRA, mēs īstenojām pētījumu, ko mums lūdzu saukt par bāzlīniju pētījumu, kur mēs skatījāmies aktuālo situāciju Latvijā uz to brīdi pavasarī no 23. gada februāra līdz maijam par to, kā tiek piemērota harta un kāds ir stiprināšanas potenciāls, lai šo hartu vairāk izmantotu. Šodien es varētu jums pastāstīt par ārpus justīcijas līmeni. Mēs pētījām gan justīcijas līmenī, gan ārpus justīcijas līmenī. Par justīcijas līmeni jau mūsu augstu godātie diskusijas paneļa dalībnieki jau izklāstīja. Un paldies par sniegto informāciju, ko mēs apkopojam pētījumā, kas ir pieejams visiem mūsu mājaslapā. Uzdevums bija, veicot pētījumu, izprast hartas piemērošanas praksi un identificēt gadījumus, kad harta ir spēlējusi būtisku lomu. Un hartas nepiemērošanas gadījumā mēs vēlējāmies noskaidrot, kas tam ir par iemeslu. Respondentu loks mums tika izvēlēts, jo Eiropas Savienības pamatiesību un vērtību aizstāvēšanā hartā paredzēto tiesību iedzīvināšanā cilvēku tiesību aizsardzībā šīm iestādēm ir būtiska loma. Tiesu varu tātad es neanalizēšu šodien, bija likumdevējs ar tā padotajām iestādēm, struktūrvienībām ir juridisko biroju, juridisko komisiju, cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisiju, kas viņi kopīgi sniedza vienu atbildi mums. Tad bija izpildvara ar tā atbalsta institūcijām, kur mēs veitījām 14 ministrijas, un tā skaitā
arī tās padotības iestādes ministrijas sniedz vienu kopīgu atbildi par savu jomu. Tiesība aizsardzības izmeklēšanas iestādēs mēs saņēmām atbildes no Valsts policijas un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Pašvaldības veidījām 43, atsaucās 37 sniedzot atbildes. Augstskolas, kas sagatavo juristus, bija Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņu Universitāte, Biznesa starptautiskā akadēmija, Biznesa augstskola Turība, Alberta koledža, Biznesa vadības koledža, Rīgas juridiskā augstskola un nevalstiskās organizācijas, kuras arī ļoti nozīmīgas hartas iedzīvināšanā ikdienā iedzīvotājiem, skaidrojot, kas tad ir harta. Saima mums sniedza atbildi, kad harta tiešā veidā netiek piemērota, un šādas atbildes kopumā caurvija visas ārpus justīcijas līmeņa iestāžu atbildes. Un šeit gribētos atzīmēt, ko ir teicis Eiropas Savienības tiesas priekšsēdētājs Kūns Lenards. Viņš ir teicis, ka harta ir tiesību aktu ēna. Un būtībā tas nozīmē, ka nevar būt tāda situācija, kuru reglamentē Eiropas Savienības tiesību akti un kurā netiek piemērota harta. Saimā tiek sakots līdzi, vai likumprojekts atbilst satversmē, kas nacionālā līmenī jau paredz augstu pamatiesību aizsardzības līmeni. Saņemot likumprojekta aktus, Saimā jau ir izvērtēta šī atbilstība hartai, kā viņi norādīja. Par izpildvaru. Tātad mēs apskatījām 14 ministrijas. Kopumā ministrijas norādīja, ka harta tiek ievērota un piemērota tiesību aktu izstrādē un projektu izvērtēšanas starp ministriju saskaņošanas procesā, piemērojot hartā ietvertos principus, tiesības. Veids un forma, kādā harta tiek izmantota valsts iestāžu darbā, atšķiras atkarībā no katras ministrijas kompetences. Visplašāk hartu savā ikdienas darbā īstenojot kompetenci piemēro Tieslietu ministrija. Tas ir saistīts arī ar to, ka hartas kontaktpunkts ir Tieslietu ministrijas paspārnē, bet ministrija ir atbildīga par pamatiesību ievērošanu un atbilstību hartai Eiropas struktūrālo un investīciju fondu jomā. Tieslietu ministrija ir līdzatbildīga kopā ar Labklājības ministriju par horizontālā principa vienlīdzību, iekļaušanu, nediskrimināciju un pamatiesību ievērošanu, koordinācija. Tostarp arī par normatīvā regulējuma izstrāde Eiropas fondu apguvē kohēzijas politikā. Tāpatās viņi arī Eiropas Savienības tiesas spriedumu izvērtēšanā aplūko un vērtīja hartas pantu piemērošanu. Iekšlietu ministrija mums ziņoja, ka tai viņas darbā hartai ir būtiska nozīme un tieša ietekme uz tās kompetences īstenošanu. Iekšlietu ministrija norādīja, ka harta un citi Eiropas Savienības akti vairākos aspektos iezīmē augstāku cilvēktiesību standartu, un to viņi būtībā attiecināja uz fizisko personu datu aizsardzības apstrādi. Un iekšlietu ministrija uzskatīja, ka atsevišķos gadījumos harta ir būtiski mainījusi normatīvā akta izstrādes un pieņemšanas iznākumu, norādot uz grozījumiem Nacionālā drošības likumā, elektronisko sakaru likumā, dzīvesvietas deklarēšanas likumā, operatīvās darbības likumā, kā piemēram. Tostarp datu valsts inspekcija atzīmē, ka harta šobrīd ir vienīgais juridiskais dokuments, kur fizisku personu tiesībām uz savu personu datu aizsardzību ir piešķirts patstāvīgs pamatiesību saturs, un tas netiek atvasināts no privātās dzīves. Līdz ar to harta ir nozīmīgs instruments datu valsts inspekcijas mērķu sasniegšanā, gan sniedzot atzinumus par citu iestāžu sagatavotiem normatīvo aktu projektiem, kā arī procesos ar privātpersonām. Ārlietu ministrija norādīja, ka atsaucas uz hartu tās darbā tiek ietverts tiesību aktu projektu anotācijās atsauču formā atsevišķās jomās un kā piemēru minēja konsulāro jomu. Savukārt ekonomikas ministrija atzīmēja hartas lietojamību Latvijas Solvit koordinācijas centra darbībā, kas ir ekonomikas ministrijas paspārnē, un hartā ietverto tiesību un pamatbrīvību izlīdzsvarošanu iekšējā tirgus un uzņēmēja darbības politikas plānošanas jomā, digitālo pakalpojumu jomā, un arī, kad tika izstrādāts mājokļu pieejamības pamatnostādes mājokļu politikas jomā. Aizsardzības ministrija atzīmēja, atsaucoties uz hartas 51. panta 1. daļu,
ka dalību valstu kompetencē ir valsts aizsardzība, un šeit viņi hartu nepielieto. Un harta ir piemērojama uz dalību valstīm tikai tad, kad tā, kā mēs jau zinām, īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Aizsardzības ministrija līdzīgi kā varam, KIM, kultūras ministrija, veselības ministrija mums norādīja, ka hartas principi ir ietverti nacionālajos un citos starptautiskos tiesību aktos, un tādējādi a priori tiek ņemti vērā viņu funkciju izpildē. Satiksmes ministrija no savā pārziņā esošajām jomām izcēla autopārvadājumu jomu, kur pielieto hartā ietvertās tiesības principus, īpaši izceļot atsevišķus hartas pantus, izstrādājot Eiropas Savienības līmeņa normatīvos aktus un ieviešot tos mūsu normatīvos aktos. Sekojoši par hartas kontaktpunktu es vairs nekavēšos, un ir izstāstīts daudzreiz vairāk nekā mēs uzzinājām pētījumu ietveros, līdz ar to paldies par stāstījumu un ka kļūsiet redzamāki. Tas arī bija viens no mūsu vēlējumiem pētījumā. Attiecīgi par pašvaldībām un hartu lietojamību. Pašvaldības skaidroja, ka viņas ikdienas darbā viņu nepiemēro, jo hartā ietvertie tiesības un principi ir ļoti labi ietverti mūsu nacionālajā regulējumā, kuru pašvaldības piemēro. Pašvaldības tātad balstās uz nacionālajiem tiesību aktiem, un bija interesanti, ka pašvaldības norādīja, ka viņas uzskata, ka harta vairāk ir piemērojama tiesvedībās nekā ikdienas saziņā ar iedzīvotājiem izpildot savas funkcijas. Kā būtisks un nozīmīgs spēlētājs ir pilsoniskās sabiedrības organizācijas, jo viņas ar saviem tiesību aizstāvjiem arī ļoti veicina iedzīvotāju informētību par savām tiesībām, kas ir paredzētas hartā. Pētījumā mēs saņēmām viedokli no Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības, kura padalījās ar savu pieredzi, kā piemēro savā darbā hartu. Tieši, protams, viņi teica, ka nepiemēro, bet viņi to atsauču veidā izmanto sniedzot dažādus komentārus kā darba likumam, arotbiedrību likumam un citām publikācijām. Tā viens no arī ļoti nozīmīgiem spēlētājiem hartas iedzīvināšanā, kas nozīmē informēšanā un hartas skaidrošanā, ir akadēmiskā vide. Augstskolas mums skaidroja, ka viņas hartas iedzīvina akadēmiskās brīvības īstenošanā, personāla politikā, bet, protams, kā pats nozīmīgākais hartas iedzīvināšanas veids augstskolu darbībā ir studiju darbos, mācību spēku un studējošo pētniecības darbos un publikācijās. Un, protams, studiju programmas, kurās tiek skaidrota un mācīta harta jaunajiem juristiem, lai varētu hartas mantojumu tālāk ikdienas dzīvē cilvēkiem aiznest. Lūk, secinājumi. Kopumā esmu īsumā pārskrējusi pāri visam pētījumam. Atkārtot vēlreiz aicinu, ja vēlaties iepazīties tuvāk mūsu mājaslapā, viņš ir pieejams. Tad, lūk, hartas lietojums ir lielā mērā atkarīgs no valsts pārvaldes iestādes kompetences. Praksē institūciju tiek izmantotas salīdzinoši maz. Lielākoties atsauces ir sniegtas deklaratīvi, ja tādas ir sniegtas. Un pētījumā gūtā informācija par iestāžu praksi mums nesniedz pārliecinošas labās prakses piemērus, kurus mēs varētu hartas lomas stiprināšanā jau definēt. Kā stiprināšanas pasākumus varētu norādīt būtiski divus galvenos virzienus. Izglītošana un informēšana visos līmeņos caur iestāžu darbiniekiem, kas tālāk aiznes šo informāciju tālāk līdz ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Jā, paldies. Paldies. Jā, mēs noteikti šeit katrs diskusijas dalībnieks mēs varam stāstīt par savu pieredzi, bet ir ļoti vērtīgi, ka ir kāds pētījums, kas šo visu, tā teikt, savalka kopā un sniedz tādu plašāku skatījumu uz to, kur mēs esam un kādi mēs esam. No jūsu prezentācijas
es tā vismaz pati sev identificēju vēl vienu problēmu, jo mēs visi šeit diskutējam par to, ka šīs mācības ir nepieciešamas un kad viņas ir jārīko, bet vienlaikus mums ir gan iestādes, gan pašvaldības, kuras uzskata, ka tās ar hartu nestrādā. Kad hartu jau viņiem, tas ir kaut kam, tas ir varbūt tiesām, bet tas nav tas instruments, ar ko viņi strādā. Un tad, jā, es nezinu, vai tas ir jautājums jums, vai varbūt jūs varat komentēt, kā lai mēs nododam šo ziņu, ka varbūt, ka harta tomēr ir šīm pašvaldībām, ka harta tomēr, kā lai mēs uzaicinām šos pašvaldību darbiniekus ierasties uz šīm mācībām, kas varbūt domā, ka harta viņiem nav un tad tāpēc viņiem nav jānāk? Jā, nav vienkārši atbildams jautājums, tāpēc mēs arī šeit esam sapulcējušies, lai šo te hartas informēšanu un izglītošanu nestu tuvāk iedzīvotājiem, arī caur pašvaldībām pirmām kārtām. Protams, pētījumā mēs guvām informāciju, kad mācības tiek organizētas tiesnešiem, valsts administrācijas skola sniedza informāciju par mācībām, bet tā nav tik plaša un, protams, būtu veicinoša. Kā viens no tiem hartas skaidrojošiem materiāliem noteikti būtu hartas kontaktpunktam. Kaut kas jādara lietas labā, tā teikt, plašāk, jo arī šobrīd mājaslapā mēs pētījuma veikšanas laikā neatradām pārliecinošu informāciju. Viņa nav tik viegli atrodama. Un es domāju, arī katram iestāžu darbiniekam sniedzot atbildes iedzīvotājiem uz viņu lūgumiem, jautājumiem, sūdzībām, ja nav atrodams mūsu normatīvajā regulējumā tiesību un principu skaidrojums, nebaidīties un meklēt tālāk atbildes hartā. Un līdz ar to tas ir tās cirkulārais mehānisms. Mēs izglītosim iedzīvotājus, iedzīvotāji izglītos atkal pašvaldības. Un tā man šķiet arī mēs augsim. Augstākās tiesas senāta vārdu. Veidosim savu apburto loku tikai tādā pozitīvā ziņā. Paldies! Paldies visiem runātājiem. Šobrīd, lai tā diskusija notiktu, jau visas telpas ietveros, es aicināšu klātesošos, varbūt uzdot kādus jautājumus, kas ir radušies vai kādam konkrētam runātājam, vai varbūt visiem, vai šādi pagaidām. Kamēr auditorijas zālē domā, mums ir jau patiesībā jau pirms diskusijas bija iesūtīti vairāki jautājumi. Un Anija Mazapša no administratīvās rajona tiesas jautā par pamatiesību hartas, tā vispārīgi pārformulējot jautājumu, jau līdzīgi kā Eiropas Savienības tiesa to mēdz darīt, pēc būtības jautā par Eiropas Savienības pamatiesību hartas vietu tādā tiesību hierarhijā, tā kā Latvijas tiesību hierarhijā. Un šis noteikti ir jau tāds ļoti plašs jautājums, kur tad tās Eiropas Savienības tiesības mēs varam atrast, bet varbūt, droši vien, ka šis varētu būt jautājums vairāk tiesu pārstāvjiem, kur tad mēs saskatām pamatiesību hartu un ko mēs darām, ja rodas konflikts starp pamatiesību hartu un tad kādu citu nacionālo tiesību avotu. Labi, jā, tad es domāju, ka tas ir plašāks jautājums ne tikai par hartu. Mums ir daudz debatēts, un es neiešu dziļāk par Eiropas Savienības tiesību vispār. Bet tīri ja mēs ejam tieši uz hartu, un neejam šoreiz uz sekundāriem tiesību aktiem, tur būtu vēl plašāka diskusija, bet tīri uz hartu, tad no Satversmes tiesas perspektīvas, kā mēs viņu esam skatījušies arī uz hartu kā daļu no starptautiskā līguma. Līdz ar to Satversmes tiesa to vērtēs arī kā nacionālo tiesību akta atbilstība starptautiskam līgumam. Ja, tātad šī gadījumā nacionālās tiesību normas atbilstību pamatiesību hartai tiks vērtēti tieši šādā aspektā.
Neesmu redzējis, ka senāts būtu saskāries ar nepieciešamību atbildēt uz jautājumu, vai ir bijušas konfliktējošas pamatiesību normas, kuras ir pamatiesību hartā un būtu citos pamatiesību instrumentos. Pamatiesību hartai ir konkrēta loma un konkrēta vieta, kur ir definēta pašās Eiropas Savienības tiesībās. Līdz ar to faktiski es neredzu vietu šim te konfliktam. Un tādā gadījumā, ja mēs runājam par Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanu un mums ir jālūkojās pamatiesību hartā garantētajās tiesībās, lai to gaismā tad arī definētu varbūt plašāk vai attiecīgi šaurāk izņēmumus, nevajadzētu būt konfliktam. Nevajadzētu tādam rasties. Tīri teorētiski, ja mēs mēģinātu tādu modelēt, tad es droši vien saskatītu to mūsu drošības jautājumu, iekļautu, ka mūsu vēlme redzēt noteiktus jautājumus saglabāt uz mūsu kontrolē, pieļauj iespēju vērtēt kritiski to, kas nāk ne no mūsu tiesību sistēmas. Bet tam vajadzētu, es to varu tikai teorētiski pieļaut, jo praktiski es neredzu vietu šādai kolīzijai. Paldies! Tad nākamais jautājums ir no Ulda Krastiņa no Satversmes tiesas, kas lūdz mazliet komentēt Cilēviča lietu. Un, es varu jautāt arī droši vien visiem runātājiem, bet droši vien, ka tas varētu būt tiesas pārstāvjiem vēl vairāk. Kādēļ jūs ieskatā Eiropas Savienības tiesa neaplūkoja šo hartas aizskārumu, un vai jūsuprāt, tai to vajadzēja aplūkot? Un vai varbūt, ka tad mēs varam paplast šo jautājumu vēl plašāk, vai Eiropas Savienības tiesa būtu pelnījusi kritiku par to, ka tā izvairās konkretizēt hartu un to komentēt un interpretēt? Tad šodien jāskatās uz to, kā mēs skatāmies uz tiesām. Un, ja pieņemsim Eiropas cilvēktiesību konvenciju, mums ir Eiropas cilvēktiesību tiesa, kura, jā var teikt, stiprina, attīsta konvenciju tam, vai konvencija dzīvo laikam līdzi, tad jautājums varbūt ir tāda no nacionālā tiesneša perspektīvas, ir tāda vēlme redzēt, ka Savienības tiesa būs arī tā, kas skaidros hartu un arī turpinās attīstīt pamatiesību hartu. Taču jāsaka, nevienmēr, kā jau Zikmanis kundze teica, varbūt tā piemērošana ir bijusi tik plaša pašā Savienības tiesā. Un arī Savienības tiesā, es teiktu, vismaz sākotnēji nav bijuši ļoti entuziastiski. Tas mans tāds subjektīvais vērtējums attiecībā uz pamatiesību hartas īstenošanu. Šajā lietā, ir no tāda tiesneša perspektīvas, es redzu, tiesa varēja nonākt līdz iznākumam, viņa arī nonāca neejot. Viņa, teiksim, varēja nonākt līdz iznākumam, neskaidrojot plašāk pamatiesību hartas 16. pāntu. Un šī nav vienīgā lieta, arī citās lietās tiesa to ir darījusi, bet, ja mēs skatāmies uz Savienības tiesu, tad jautājums droši vien Savienības tiesai, vai viņi arī redz sevi kādā ziņā, kā tiesa, kurai būtu jāskaidro, jātīsta, teiksim, vai arī jāskaidro hartas saturs, tad noteikti, es teiktu, ne tikai Latvijas tiesai, bet es domāju arī citām nacionālām tiesām šāds izvērstāks skaidrojums par hartas 16. pantu noteikti būtu palīdzējis. Kā tas droši vien ir, bet jautājums droši vien būs Luksemburgas tiesai, kur mums šobrīd neviena nav, kurš varētu atbildēt, kā viņi paši redz sevi attiecībā pret pamatiesību hartu. Būtu
Jā, es tomēr laikam pateikšu arī savu viedokli, kas būs balstīts līdzinājā pieredzē Eiropas Savienības tiesas spriedumu lasīšanā, un proti Eiropas Savienības tiesa gadījumos, kad tai pietiek skaidrības normas piemērošanai no tās teksta un sistēmas, nepievēršās vēl citas gaismas meklēšanai, kas būtu saskatām pamatiesību hartā. Es teikšu tā, un tāpēc arī loģiski, ja līgums par Eiropas Savienības darbību pietiekoši skaidri noregulēja situāciju, kurā bija jānonāk līdz secinājumam šajā konkrētajā Satversmes tiesas uzdotajā prejudiciālajā jautājumā, tad nepieciešamība tā pašmērķīgi atsaukties uz pamatiesību hartu un skatīties un meklēt vai teiksim, piedāvāt vēl kādu papildus teikumu tās interpretācijai, loģiski, ka nav vietā. Jā, varbūt es varētu arī pieminēt to, ka šī te izvairīšanās no kaut kāda kodificēšanas vai arī specifiskas sprieduma sniegšanas vai specifiska varianta sniegšanas ir pazīme, kas ir bijusi Eiropas Savienības tiesā jau kādu laiku, un tas ir arī neskat tikai pamatiesības. Un pieņemsim arī ar standartizācijas piekļuvu informācijai, piemēram, saistībā ar standartiem, arī bija tāda situācija, ka šis ir jautājums, kas ir malts, un tikai tad, kad atnāk lieta, vai arī tad, kad tiesneša sastāvs ir gatavs spriest par to, un tā arī Luksemburgā tāda sajūta bija tad, kad tiesneša sastāvs ir gatavs, un tad to ir tikai tad reāli dažreiz ir sagaidām šis spriedums, kas tiešām konkrēti analizēs un sniegs ieskatu specifiskā jomā. Tā kā šeit varbūt no tāda fenomēna bija tas, ka nebija tiesnešiem tā sajūta, ka viņi bija gatavi sniegt to specifisku kodificēto un specifisko skatījumu. Un tas varbūt arī tas signalizē to, ka nebija skaidrības starp visiem tiesnešiem, un tad ir izvēlēts, kas palātās ir izvēlēta alternatīvas variants. Jā, paldies. Protams, mēs varam tikai spriest un tikai minēt to, ko domāja Eiropas Savienības tiesa un kādēļ tika pieņemts viens lēmums vai cits. Varbūt šobrīd no klātesošiem ir kāds jautājums. Ja nē, jā. Pārstāvēt. Jautājums saistībā ar hartu, vai augstākā tiesa ir analizējusi apelācijas instances tiesas lēmumus, izskatot sūdzības par aresta atcelšanu, vai arī tad, kad tiek lemts jautājums par tiesību ierobežošanas termiņa pagarināšanu pirms tiesas krimināla procesā. Vai šajos lēmumos apelācijas instances tiesa piemēro hartu vai arī kādas citas Eiropas Savienības tiesību normas? Nē, judikatūras nodaļa nav veikuši šādu analīzi, tāpēc nevarēšu atbildēt uz jūsu jautājumu. Kāpēc es uzdodu šo jautājumu? Jā, es gribu pakomentēt šo jautājumu, jo mēs runājam par hartas piemērošanu. Man ļoti patīkami, šodien dzirdēt par aktivitātēm, lai mēs varētu popularizēt hartas piemērošanu, iedzīvināt hartas piemērošanu. Un es saskatīju tādu nelielu pārmetumu, ka piemērotāji arī advokāti savā ikdienā pamato savas sūdzības vai arī viedokli, ne tikai izejot no nacionālajiem tiesību normām, bet arī paši piemērot Eiropas Savienības tiesību normas un arī hartu. Ja? Un šeit ir tas visgalvenākais un būtiskākais, tas ir jautājums par to, vai mēs varam nodrošināt tiešām efektīvu tiesību aizsardzību. Un šobrīd praksē es redzu, ka netiek šīs mehānisms iedzīvināts. Mums ir
Eiropas Savienības tiesību normas, mums ir harta, bet tad, kad mēs runājam par piemērošanu, visbiežāk, jā, tā ir pirmā instances tiesa, apelācijas instances tiesa, pieņemsim procesos par noziedzīgi iegūt mantu, mēs vispār neaizējam līdz augstākajai tiesai, un tad es redzu, ka to, ko mēs rakstam un argumentējam, netiek ņemts vērā. Ne pirmās instances tiesā, ne arī apelācijas instances tiesā. Un tāpēc man ir svarīgi saprast, ja mēs runājam par efektīviem aizsardzības līdzekļiem, kā mēs piemērojam tiesības, vai ir plānots tieši runāt par šiem te aspektiem piemērošanas, hartas piemērošanas trūkumu, arī ne tikai augstākajā tiesā, bet arī apelācijas instances tiesā. Ja, jo man liekas, ka tas ir tiešām ļoti būtisks jautājums, ka šobrīd redzu īstenojot gan aizstāvību, gan arī pārstāvību, ka apelācijas instances tiesas izvairās tieši piemērot Eiropas Savienības tiesību normas un arī hartu. Jā, līdz ar to es tikai varu pievienoties un aicināt, jā, popularizēt hartas piemērošanu. Jā, paldies. Šķiet priekšā bija jautājums. Jā, paldies visiem runātājiem. Man īstenībā, kad es nācu, man bija vairāk jautājumu, bet uz viņiem jau tika atbildēts, piemēram, par vēršanos Satversmes tiesā. Un tā, bet man šķiet, ka es nedzirdēju, un es labprāt dzirdētu varbūt kādus komentārus, ko Zigmans kundze nedaudz pieskārās, bet arī Pamatiesība aģentūra un vispār arī Savienības tiesa ir norādījuši to, ka, lai mēs interpretētu pamatiesību hartu, mēs varam atsaukties arī uz cilvēktiesību konvencijas to saturu. Vai ir kaut kādi vairāk piemēri tiesā vai citur praksē vai kaut kur, kā tas faktiski vairāk notiek? It kā man no vienas puses liekas ļoti skaidrs, kas tas ir un kā to darīt. No otras puses varbūt ir bijušas kaut kādas situācijas, kad patiesībā ir kaut kas ļoti interesants. Jā, es vairāk varētu atbildēt no teorētiskā skatu punkta, jo tagad mēģināju atmiņā pārskatīt nolēmumu tekstus, vai mums arī ir līdzīgas atsauces. Droši vien, ka arī varētu atrast, tikai būtu jāpameklē. Proti, ka gadījumos, kad pamatiesību hartas saturs vēl nav piepildījies ar Eiropas Savienības tiesas judikatūru, bet pati norma ir tāda pati, vai pati šī tiesība ir tāda pati, kāda tā ir paredzēta cilvēktiesību konvencijā, tādā gadījumā arī Eiropas Savienības tiesa lūkojās pēc vienotajiem šiem izpratnes standartiem un tos pārnes atbilstoši tam ietvaram, kādā to var darīt Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanā. Bet atgriežoties pie Eiropas Savienības tiesību normām, tā tad ir jāsaprot, ka tikai tajos jautājumos, kuros šīs Eiropas Savienības tiesību normas būs jāpiemēro. Nu jā, un manuprāt, arī mums ir pāris lietas, man uzreiz prātā nāk senāta prejudiciālais jautājums Zakarija lietā, kur senāts uzdeva jautājumu par tādu kā robežšķirtni, kur principā piemērojot Eiropas Savienības regulu robežsargs varētu atteikt iebraukšanu, tādā gadījumā tā būtu Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanas, bet gadījumā, ja robežsargs aiztur personu padziļinātai pārbaudei, tas ir ārpus šīs regulas piemērošanas un ir nacionālo tiesību jautājums. Un šajā gadījumā Eiropas Savienības tiesa ļoti lakoniski, bet ļoti saprotami izveda to piemērošanas algoritmu. Un, nu, teiksim, un vienlaiks arī norādīja, ka tām tiesībām uz piekļuvi tiesai, lai sūdzētos par šo robežsarga rīcību, tai, nu, faktiski jau ir jānonāk pie tā paša rezultāta, tikai tas nenotiks pamatojoties uz pamatiesību hartā garantēto tiesību aizsardzību, bet jau tas būs jāskatās kontekstā ar cilvēktiesību konvencijā un nacionālajos
nacionālajās konstitūcijās garantētajām tiesībām. Varbūt, ka tā nodara. Un vēl varbūt papildinot vienkārši par iespēju meklēt piemērus par mīju starp Eiropas Savienības pamatiesību hartu un Eiropas cilvēktiesību konvencijas, var minēt FRA apmācību moduli, kas ir tieši saistīts par Eiropas Savienības pamatiesību hartas un konvencijas mīju. Tas ir kurs, kas būs pieejams arī nākamgad vēlreiz tieši tiesību jomas profesionāļiem, kur arī būs iespējams detalizāk izskatīt dažādu dalībvalstu nacionālos tiesas spriedumus, kuros ir tieši šī situācija apskatīta. Un varbūt vēl, ja ir vēlme tagad pameklēt to, tad es arī ieteiktu FRA izveidoto hartipēdiju, kur pie katra panta ir arī atsaucīgie, ir arī paralēlie Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi, kas ir sasaistīti kopā. Un daži no viņiem es zinu, ka ir tieši par šo mīju starp Eiropas Savienības pamatiesību hartas un Eiropas cilvēktiesību konvencijas piemērošanu specifiskos gadījumos. Tāpēc varbūt no resursu puses es varētu ieteikt to. Paldies! Ir ļoti jauki, ka hartas kontaktpunkts ir darbībā, tā teikt, mēs redzam. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā. Paldies. Advokāts Juris Mačuļskis tā sēdēja, grozīja galvu, visu laiku domāju uzdot, neuzdot jautājumu. Beigās paskatījos laiks vēl iet, domāju, izmantošu liederīgu iespēju. Hartas 15. pāns paredz personām tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos, jebkurā Eiropas Savienības valstī. Tāpat laikā arī augstākās tiesas senāts jau 3. reizi ir izdevis apkopojumu attiecībā par cilvēku tirzniecības novēršanu. Tagad, ja nemaldos, šī gada septembrī ir trešās reizes tas apkopojums izdots. Ļoti labs apkopojums, derīgs un interesants, bet es nevienā no 3 iepriekš izdotajiem apkopojumiem neesmu redzējis tādas problēmas risinājumu, kā piemēram, kad personas tiek nosūtītas, personas tiek sauktas pie krimināla atbildības par nosūtīšanu uz ārvalsti, bet personas jebkurā gadījumā tiek arī notiesāts un atzīts par vainīgām un spriedums stājās spēkā, neraugoties uz to, ka šī persona dodās strādāt, teiksim, šādā, varbūt ne īsti pieņemamā amatā, valstīs, kurās tas ir legāli, respektīvi kā pašnodarbināts personas. Latvijas tiesas prakse joprojām turpina atzīt šīs personas, kas ir veikuši darbā iekārtošanu, piemēram, Austrijā, Šveicē, Vācijā. Latvijā šīs personas tiek notiesātas un atzīts par vainīgām. Vai gadījumā neteikt, tas plānots kaut kādā nākamajā tiesību normu kaut kādā apkopojumā analizēt šādu situāciju? Es ceru, ka izdevās to domu izstāstīt. Jā, saprotam, skaidri. Mēs esam apkopojuši senātu, un ne tikai senātu, bet šajā konkrētajā apkopojumā arī zemāku instanču lēmumus. Un apkopojums ir par to, kas ir, nevis par to, kas varētu būt riņķī un apkārt. Kas ir tiesu praksē, tas arī tur ir apkopots. Jā, paldies. Jā, un arī minot dažādus avotus, kur mēs varam uzzināt par hartu šādu apkopojumu noteikti. Šādos apkopojumos noteikti arī mēs varam atrast kaut kādus hartas elementus un patiesi hartā ietvertās tiesības ir ļoti, ļoti plašas, un mēs noteikti varētu šo diskusiju turpināt gan no procesuālā viedokļa par to, kā mēs hartu piemērojam, gan arī no klātesošo jautājumiem mēs dzirdējām, mēs dzirdējām vēlmi diskutēt arī par pašu hartas saturu un par tajā ietvertajām tiesībām. Līdz ar to es ceru, ka hartas kontaktpunktam radās arī dažādas idejas, kuros virzienos strādāt. Šobrīd neredzu vairāk paceltas rokas ar jautājumiem, tad teikšu paldies klātesošajiem.
Paldies diskusijas dalībniekiem un arī klausītājiem un skatītājiem, gan klātienē, gan attālināti. Tādai ceļa maizei, apkopojot visu mūsu diskusiju, man šķiet, ka šeit caurvijās tādi 2 punkti. Viens ir, ka mums ir ļoti daudz vietas vēl jaunām mācībām, jaunām diskusijām, jaunām idejām. Mēs varam turpināt mācīties gan viens no otra, gan arī rīkot dažādas mācības un tādas, kas aptver ļoti plašu klausītāju loku, gan juristus, gan nejuristus, dažādu līmeņu juristus, dažādos amatos nodarbinātus juristus, ierēģņus un tā tālāk. Un otra lieta, kas man likās tāda ļoti jauka un nevienmēr diskusijās saklausāma, ir, ka nav jau nemaz tik slikti. Īstenībā jau ir labi, protams, vienmēr varbūt vēl labāk, bet tā man liekas tādai ziemotai, gandrīz jau Ziemassvētku noskaņās diskusijai, tāda ļoti, ļoti jauka atziņa. Paldies, liels paldies Tiesības sargu birojām un uz tikšanos nākamajos pasākumos. Paldies!